Labdien! Labdien! Šodien ir kāds datums? 3. aprīlis, jā. Mēs atkal esam sapulcējušies pie Jelgavas kuģīšu piestātnes, un pamatdoma mums ir tāda, kā jau mēs iepriekš par to runājām, kāpēc vispār viņi ir vajadzīgi, jā? Nu, priekš kā mums viņi vajadzīgi ir, jā? Tur selfijas var sūtīt, jā. Ejam, mēģinās to noskaidrot. Un šeit ir piestātne, jā. Cik es saprotu, kuģis neviens uz šeit nestaigā, jā? Un nekad nav staigājis, jā? Kāpēc mums viņu vajag? Ko mēs no tā iegūstam? Nu, kā nodokļu maksātāji. Teiksim, personīgi, man laivas nav. Es отвойнуюсь. Добрый день, я извиняюсь. Скажите, как вы думаете, для чего нужен этот причал? Вообще, для чего? Почему вас сделали? Почему его ремонтировали, да? То есть, ну, тут лодки будут проезжать или, ну, для чего? Просто так. Он вам понадобился, да? Да. Я понимаю, понадобился. Селфи сделали в Фейсбуке, все нормально, да? Ладно, я извиняюсь, что я вас потревожил, да? Skaidrs, nu, tomēr cilvēkiem vajag, jā, lūk, var selfijas sūtīt, ja tur, nu, es arī varētu šeit apsēsties, ja, teiksim, nu, stūrīgi, varbūt šeit var apsēsties. Ai, es te pamēģināšu tūlīt tās. Bet nav īpaši ērts, spiežiekās. Mēģināsim apsēsties tajā otrā pusē. Varbūt tur būs ērtāk. Pamēģināsim šeit. Kā ir? Šitiem labāk, ja? Tiešām labāk. Skats labāks. Mašīnas brauc Rīgā iekšā. Varbūt tiešām par to ir vērts. Cik to tie 1000 bija jāsamaksā? Man liekas, ka 180 te bija. 180. Varbūt tiešām ir vērts maksāt 180 000, ja tu varētu apsēsties tā, nu, kanāla malā. Vērot Rīgā iebraucošās mašīnas. Kāpēc gan ne? Kāpēc, ka mēs nevarētu atļauties ko? Ha? Īstenībā mēs vajag to piestāt. Vajag. Es domāju, ka tiešām tas ir forši. Paldies Užukovam. Viss ir kārtībā. Vai kā tu domā? Nu, droši vien, jā. Ja viņas nebūtu. Nu, tad mēs nevarētu šeit. Kur mēs te apsēstos, jā? Kur meitenes taisīt savu tos selfijas sūtīt Facebookā? Viss, kas notiek tikai uz labu īstenībā. Par to arī iedzersim. Priekā treneri.